Sveicināta, mīļā interneta draudze. Un šodien man atkal gribētos dalīties ar to, ko Dievs ir manā sirdī ielicis. Un principā, tā, kad Dievs ieliek tavā sirdī kaut ko, un viņš runā caur savu svēto garu, to noturēt iekšā ir ļoti grūti. Viņu gribās pēc iespējas ātrāk dabūt ārā. Svētais garš šodien no rīta sāk uz manīm runāt, un tagad viņš to pabeidzis, ir jau kādos 5:30. Un tā lieta ir tāda, kad bija kāds laiks, kad es dzīvoju pie mammas, un ļoti brīnišķīgā komforta zonā es atrados, un viss bija ļoti forši. Un tad Svētais gars teica, ka man ir pienācis laiks no turienes iziet. Un viņš man parādīja vienu citu dzīvokli. Ļoti foršā rajonā. Rajons bija ideāls, kluss, mežs un ezers, pie ezera pludmale, viss, super. Bet tad, kad es iegāju tajā dzīvoklī iekšā, tajā dzīvoklī bija vecas mantas, vecas mēbeles, nevis tādas antikvariāta stila mēbeles, bet viņas bija vecas vienkārši. Vectēvs viņas tur bija varbūt tās uztaisījis no dēļiem, tur nokrāsojis, un viss bija kārtīgs, bet ļoti vecs un negaumīgs, manā uztverē. Un es iegāju iekšā, un es tā skatos, un es skatos, ka man ir baigākās šausmas vienkārši. Tas viss, tas sižets, kur es atrodos, vienkārši bija ārprāts priekš manīm. Ko es tagad zvanu tam saimniekam, es viņam saku, klausies, varbūt tās, es saku, izmetam visas tavas mēbeles ārā, un es uztaisīšu tev remontu, ienesīšu jaunas mēbeles iekšā. Viņš saka, nē. Un viņš kategoriski pasaka, nē, un es tagad esmu šausmās. Es saku, Dievam, kas tā pa lietu, kā viņš varēja atteikties? Es viņam gribēju uztaisīt remontu, iedot jaunas mēbeles. Tagad jādzīvo šajā te murgā, šajā te ārprātīgajā momentā. Un kas bija pats galvenais? Es, kad gāju gulēt, un no rīta, kad es pamodos, attaisīju acis, es vienmēr biju šausmās. Tāpēc, ka tur stāvēja milzīgs skapis tas vecais. Viņš bija šausmīgi traģiski izskata. Un man bija momentāli garastāvoklis sabojāts. Man tas šausmīgi nepatika. Un tā es modos katru rītu. Un vienu rītu pamostoties, Svētais gars man momentāli rādīja vīziju. Viņš man rādīja vīziju, kur ir, kā lai pasaka, tas dīvāns, kur es atrodos, un tajā dīvānā sēž divi, kas ir iemīlējušies. Jūs saprotiet, divi cilvēki, kas ir iemīlējušies viens otrā. Viņi vienkārši tādu skatienu skatījās viens uz otru, un viņi baudīja viens otru, viņi baudīja viens otra klātbūtni. Jo viņiem bija tik labi abiem diviem kopā, kad es ieraudzīju to, ka viņi nemazām neredz to, kas notiek apkārt. Viņi neredz šīs nērtības, viņi neredz varbūt šo dīvānu, viņi neredz šo skapi, viņi neredz šīs problēmas, kas ir dzīvē apkārt. Saprotiet, viņi redz tikai viens otru, un viņi bauda viens otru vienkārši. Es to ieraudzīju, es domāju, pāc. Un Svētais gars saka, tev vajag mani tā iemīlēt, tev mani jāiemīlās tik spēcīgi, ka tu neredzi šito skapi, ka tu neredzi šīs vecās mēbeles, ka tu mani mīli tik spēcīgi, ka tev tas viss ir vienaldzīgs. Un tikko, ka Svētais gars to pateica, es to sapratu vienkārši. Un tajā pašā brīdī tas skapis palika nebūtīgs, tās visas mēbeles palika nebūtīgas vienkārši. Man viņas vairāk neinteresēja. Es sajūtu to lielo Dieva mīlestību, kas mūs saņem vienkārši, kas mūs aptver. Un es arī viņā paliku, protams. Un es esmu redzējis arī to, ko es gribu pateikt ar šito visu, pie kā es velku. Jo tad, kad es atnācu pie Dieva, kad es satikos ar Dievu, tas bija 2003. gadā, es biju bankrotējis. Man nebija nekā man nebija. Es biju vienkārši, es biju tukšā. Un tad, kad es satiku Dievu, es vienkārši to vien darīju, man pat nebija naudas, es staigāju kājām, turpat atpakaļ, visu kaut kur. Gāju pie tēva uz sporta klubu 5 km atpakaļ. Es vienkārši slavēju Dievu. Es teicu, Dievs, tu esi tik brīnišķīgs, tu esi tik foršs. Un Velns man rādīja dārgas mašīnas, smukas meitenes. Viņš teica, nāc pie maniem, es to visu došu. Es teicu, Velns, man no tevīm vispār neko nevajag. Man bija pilnīgi vienaldzīgas tās mašīnas, tie dārgie dzīvokļi, tās smukās meitenes, man bija vienalga. Es vienkārši biju iemīlējies Dievā, es vienkārši slavēju viņu. Visu laiku es pat viņam neko neprasīju. Man no viņa neko nevajadzēja. Es vienkārši teicu, cik viņš ir brīnišķīgs, cik spēcīgi es viņu mīlu, cik ļoti esmu pateicīgs viņam, ka viņš man ir izglābis, un cik ļoti labi man ir kopā ar viņu, ka man nevajag neko. Saprotiet to lietu. Un tad šodien Dievs man vienkārši parādīja to situāciju, kad ir daudzi cilvēki,
kristieši, viņa bērni, kuriem dzīvē, pieņemsim, viņi vēl nav bankrotējuši, viņiem nav bankrots, viņiem ir kaut kādi uzņēmumi, viņiem ir kaut kādi parādi, un tā visa dzīve viņiem ir sašķobījusies. Un tad, kad viņi satiek Jēzu, kas ir pa lietu, lai būtu šī mīlestība ar Jēzu, viņiem viņas nav. Viņi momentāli Jēzum saka, Jēzu, tu redzi manu situāciju, tu redzi manu kredītu, tu redzi manu stāvokli, tu redzi, ka man nav par ko maksāt bērniem, tu redzi, ka šitas, tu redzi šitas, un visu laiku notiek kā tikai tresīšana. Cilvēks visu laiku tresī Dievu, man vajag šito, man vajag to, Dievs palīdz man šajā jautājumā. Un tu skaties, ka tavā dzīvē nekas nenotiek. Tu kā esi sabrucis, kā tava dzīve ir sabrukusi, tā viņa arī ir. Un tu domā, Dievs tevi neklausās, Dievs tevi nedzird, Dievs ir vienaldzīgs. Dievs nav vienaldzīgs, Dievs tevi dzird. Bet viņš nav atnācis pie tevīm, lai tu viņam iedotu lāpstu un pieņemtu Dievu darbā. Dievs ir atnācis pie tevīm, lai tev būtu sadraudzība ar viņu, lai tu mīlētu viņu, lai tev būtu vienalga. Tu saki, Dievs, es tev tik ļoti mīlu. Ja tu negribi glābt manu biznesu, man viņu nevajag. Ja tu gribi, lai es dzīvoju uz ielas, Dievs, esmu ar mieru dzīvot ar tevim, tā koķu soliņā. Saprotiet šo situāciju. Un tad, ja tava sirds būs tāda, tad Dievs tev iedos visu. Tā kā vienīgais, ko es tev gribu ieteikt, padodies Jēzum Kristum, un jo tu ātrāk padosies viņam, jo tu ātrāk bankrotēsi, jo tu ātrāk kļūsi laimīgs. Lai Dievs tev svētī. Paldies!